Labdien, mani sauc Linda Dombrovska, es esmu žurnāla Medības galvenā redaktore. Man šodien uzaicināja moderēt šo pasākumu. Ko es gribēju teikt, mums būs trīs interesantas vai četras interesantas prezentācijas. Un tas galvenais uzdevums un izaicinājums ir atrast līdzsvaru starp to, lai dabā viss, kas notiek dabā, varētu turpināties un notiktu un netiktu apdraudēts, bet vienlaicīgi, lai arī cilvēki varētu veikt saimniecisko darbību un nepiedzīvotu ne tikai ekonomiskus zaudējumus, bet arī vilšanos, un lai tas nebeigtos ar traģēdiju ģimenē, kad ir jābeidz veikt vispār uzņēmēju darbību konkrētā jomā. Un tad mēs šodien sākam ar Juru Lazdiņu, Zemnieku saeimas šefu, kurš pastāstīs par to, kāda ir situācija valstī ar dažādu dzīvnieku blīvumu un skaitu un kā tas korelē ar lauksaimniecības postījumiem. Juri? Jā, paldies, Linda. Laiks man ir ļoti ierobežots, un es tā ātri mēģināšu jums savas pārdomas pastāstīt par tiem datiem, kas mums šobrīd ir pieejami. Un varbūt par cik es arī piedalos dažādās darba grupās, kas saistīts ar medību normatīvu aktu izstrādi, tad kā tie lēmumi varbūt ir ietekmējuši tās bildes, ko mēs šeit redzēsim. Tātad aļņi. Aļņi mēs redzam, kad populācija šobrīd strauji iet uz leju, ko mēs arī šogad dzirdējām kā problēmu, kad pēdējais alnis tūlīt tiks noķerts un likvidēts, bet pēc Latvijas valsts meža informācijas tas blīvums, kurš būtu vēlams attiecībā no mežsaimniecības puses, ir 2010. gads, tātad blīvums apmēram 14,000, kad postījumi mežaudzēs bija pieņemami, kas nepārsniedz vairāk kā 5 līdz 7%. Tātad, lai mēs šodien apgalvotu, ka aļņu ir par maz, 19,000 galīgi nebūtu pamatoti, bet, protams, šo populāciju ir daudz vieglāk ietekmēt kā citas sugas, jo atražošanas koeficients aļņiem ir viszemākais. Bebri mums jau ļoti daudzus gadus ir kā nelimitētais dzīvnieks. Es nezinu, kas šis pa caurumu melno ir izveidojies, varbūt Linda zina, tas ir 2011.12. gads, kas tur notikās, nenobeidzās tie bebri, bet es limitu atcēlu un tad nonāca līdz izejas skaitlim. Droši vien pieņēma, ka viņi tik daudz ir. Bet arī tātad šī populācija ir tikai un vienīgi mednieku pārziņā apsaimniekošanā. Jāatzīst, ka vislabāk viņa tiek apsaimniekot Latvijas valsts meža īpašumos, jo šie infrastruktūras bojājumi būs, respektīvi bebra dambi būs, tad Latvijas valsts mežiem ir tiesības pārtraukt līgumus un šo iestādi mednieki respektē attiecībā uz lauksaimniecību, nebūtu tik labi mums nesokās, vai respektīvi mums šādu ietekmes instrumentu īsti nav, un to mēs diezgan daudz varam redzēt, bet, protams, ir arī labi un netik labi precedenti. Meža cūkas, kas šajā grafikā ir visinteresantākais, ja mēs pavērojam šo gadu, tad sarkanā līnija mums ir nomedītais, šī brunganā līnija mums ir uzskaitītais, un tad sanāk, ka šobrīd jau tiek nomedīts vairāk nekā uzskaitīts. Tas tā nav. Kāpēc? Tāpēc, kad uzskaita tiek veikta pavasarī, un, kā mēs zinām, meža cūkām populācijas atražošana ir 200 līdz 300%. Tas nozīmē, ka skaits ir lielāks nekā nomedītais, bet kas šajā grafikā ir ļoti labi, tātad no šī gada mums visas meža cūkas obligāti ir jānoraksta caur lietotni mednis, un šeit jau mēs varam apsveikt sevi
Un tos, kas šo projektu varbūt attīstīja, ka mēs redzam patieso nomedīto daudzumu, kas ir viens no skaitļiem, kas ir ļoti nepieciešams kopumā šīs medību saimniecības un populācijas novērtēšanas aspektā. Jo ikvienu skaitli, kas šeit ir ar brūno līniju, tas ir pieņēmums, tie ir praktiski matemātiskie aprēķini, jo būsim reāli un sapratīsim, kā saskaitīt visus dzīvniekus mežā mēs nevaram ne vakar, ne šodien, ne rīt. Bet nomedītos tos gan mēs varam. Un ja ticamība ir pie 95 līdz 97%, tad šis būs piemērs, es domāju, arī attiecībā uz nākošām citām sugām, lai mēs šo faktu ieviestu un konstatētu. Stalbrieži šajā grafikā manis piesaista tas, ka šīs divas līnijas, kas ir zilā, ir piešķirtais limits un sarkanā ir nomedītais. Mani matemātiskā aprēķina liecina par to, ka pēdējos, es pat teiktu, 10 gadus nomedīšanas fakts svārstās robežās no 82 līdz 86%. Tas nozīmē, ka jau vairāk kā 10 gadus netiek nomedīts tas limits, kas ir piešķirts, un tas atspoguļojās arī līknē par populācijas pieaugumu. Vai un kāpēc mums vajag tik lielu populāciju, pamatojuma nav, izņemot to, ka, protams, ir vieglāk medniekiem iegūt šo medījumu, jo tie vairs nav tie laiki, kad briedi ieraudzīt bija ļoti, ļoti grūti. Šobrīd attiecīgās vietās, kur blīvums ir pietiekoši liels, viņu var sastapt diezgan ātri. Tātad, kas mums šeit ir jāveicina? Mums ir jāveicina vienkārši sarkanai līnijai, ir jābūt virs zilās līnijas, un normatīvi akti šobrīd to arī atļauj, jo ir skaidri nodefinēts, kad medību iecirkņi, kuros ir atļauts medīt briežu dzimtas dzīvniekus, maksimālais limits, ko var virsmežniecība piešķirt, ir 130% no aprēķinātā. Tā kā šeit ir tikai jāmotivē mednieki šo uzdevumu izpildīt. Stirnām šajā grafikā mans secinājums ir vienkārši stirnas palika kā nelimitētais dzīvnieks, un te es tikai varu izskaidrot to, ka kamēr tev kaut ko ierobežo un tev neļauj, tikmēr viņš ir saistošs un interesants, vai aizliegtais auglis ir pievilcīgs, tikko viņš vairs nav aizliegtais auglis, tā mēs redzam, ka nomedītais apjoms krītās, populācija pieaug. Cik tālu, es domāju, līdz šim punktam, tas ir punkts, kurā daba pati paņēma lieko ārā, tātad ziemas skarbie apstākļi, kas var ļoti ātri ietekmēt stirnu populāciju. Lūši ar mums ir beigušies, jo 21. 22. gads, jā, tātad lūši ir beigušies. Šeit notiek pašregulācija. Pašregulācija punkts 1, punkts 2. Mēs vienkārši esam zaudējuši uzskaiti par nomedītiem lūšiem, jo nebūsim naivi. Lūši arī šobrīd tiek nomedīti, tikai neviens par to neko nezina. Par vilkiem varbūt es nerunāšu, jo par to mums stāstīs cits lektors. Āfrikas cūku mēris, kāpēc pieskaros šai tēmai? Tāpēc, ka tā ir tātad meža cūkas ir nelimitētas, un meža cūku populācijas blīvums ir tikai un vienīgi atkarīgs no mednieku labās gribas iet, medīt, regulēt vai to nedarīt. Kas ir šajā stāstā slikts? Slikts ir tas, ka populācija atkal sāk atjaunoties, pieaugt, un pieaugot populācija tātad arī pozitīvās meža cūkas paliek vairāk, bet sliktais visā šajā stāstā ir tas, ka mājas cūku uzliesmojumi vai šīs novietnes tiek skartas. Parasti tas notiek jūlija mēnesī,
kad tiek inficētas mājas cūkas. Es nezinu, kāpēc, tur zinātniskais izskaidrojums man nav, bet tas ir drausmīgi, kas notiek šajās novietnēs. Un šeit man ir vienīgais lūgums tiešām būt atbildīgiem medniekiem un medīt šo sugu, kamēr mēs, Linda droši vien ļoti labāk zina par vakcinēšanas iespēju, cik tālu tas ir jau attīstījies un uz kuru gadu tas plānojās. Tātad mums kaut kāds laika periods tomēr kā vienīgais instruments būs šo populāciju noturēt pēc iespējas zemākā līmenī, lai mēs neietekmētu blakus esošās nozares. Tātad lietotnē mednis tīri statistika 2022. gadā reģistrēto postījumu skaits un 23. gadā man priecē tas, ka arvien vairāk to sāk lietot. Šeit ir 22. gads un mēs redzam 23. gads. Kāpēc? Tāpēc, kad šis ir vienīgā platforma, caur kuru mēs varam pārnest informāciju par postījumiem lauksaimniecībā, mežsaimniecībā līdz attiecīgi valsts meža dienestam un attiecīgi līdz medību kolektīviem. Jo vienīgais līdz šim esošais postījumu uzskaites tāds objektīvs vērtējums bija Latvijas valsts mežiem, jo to viņi katru gadu veica. Attiecībā uz lauksaimniecību mums bija, bet tie bija rakstiski iesniegumi un mūsdienās ik viens papīrs, viņš agrāk vai vēlāk nonāk pie 2-3 cilvēkiem un pēc tam serverī zem galda, un neviens jums vairs neatcerēsies, kurā vietā un kad bija pieteikti postījumi un cik tas ir gada griezumā. Tā kā es aicinu izmantot aktīvāk, lai mēs uz šīs digitālās platformas bāzes jau varam attīstīt atkal nākošos varbūt uzdevumus vai risinājumus attiecībā uz postījumu mazināšanu. Vilkus, kā es minēju, es izlaižu secinājumi. Populācijas novērtēšanu veikt izmantojot šodien pieejamās tehnoloģijas. Kāpēc? Tāpēc, kad joprojām mums ir metodika, kad pavasarī attiecīgi cilvēki iet, uzskaita ekskrementus un tādējādi novērtē populāciju. Mūsdienās šodien ir daudz advancētāk rīki, ar kuriem ātrāk, precīzāk varētu identificēt populāciju jau konkrētās vietās. Tādējādi mēs daudz ātrāk nonākam pie informācijas, pie limita piešķiršanas un sadales attiecīgās vietās, kas rezultātā arī mazinātu postījumus. Pilnveidot, uzlabot nomedītās produkcijas apriti, tas nozīmē to, ka, ja mums ir šīs populācijas jāsamazina, viens ir tas, kad mednieki atbildīgi rīkosies un aizies uz mežu un nomedīs, otrs jautājums būs, kur to visu likt. Un tāpēc arī šī sadaļa viņa attīstās, bet pietiekoši lēni, vai respektīvi, ja mednieki intensīvi pieķertos šo limitu izpildē, mēs atdurtos pret to, ka viņu vienkārši nebūtu kur likt, bet tai ir augsts potenciāls ar ļoti kvalitatīvu, ekoloģiski tīru gala produktu, ko mēs varētu lietot gan paši, gan arī citiem piedāvāt. Samazināt dzīvnieku blīvumu līdz saimnieciski ekonomiski pamatotam blīvumam. Tas nozīmē to, ka ir lokālas vietas, kur šie dzīvnieki, protams, koncentrējās vairāk. Turklāt šobrīd arī mēs skaidri apzināmies, ka dzīvnieki seko līdz barības bāzē. Tas nozīmē gan mežsaimniecībā, kur ir jaunaudzes, un attiecīgi lauksaimniecībā, kur ir rapši rudenī, dzīvnieki koncentrējās šajās vietās. Un līdz ar to arī jābūt ir pietiekoši fleksiblai sistēmai, lai sekot līdzi šīm izmaiņām, tādējādi nodrošināt tajās vietās arī attiecīgi pieejamos nepieciešamos limitus, lai mazinātu postījumus. Preventīvie pasākumi postījumu mazināšanai ir efektīvi tikai pie optimāla dzīvnieku blīvuma. Tas nozīmē to, ka mums pārmet, jūs neesat veikuši preventīvos pasākumus, tāpēc jums ir postījumi,
vajag izvietot lielgabalus, tur putnu biedēkļus, visu kaut ko. Ir skaidri saprotams, ja dzīvnieku blīvums ir pa lielu, viņi preventīvos pasākumus ignorē. Un tam pierādījums ir pat žogi pie dzīvnieku blīvuma, briežu dzīvnieku blīvuma vairāk kā 100 uz 1000 hektāriem. Viņi vienkārši žogam pāriet pāri, neskatās. Tā taciņa viņiem ir iemīta. Ja tur būtu optimāls blīvums, viņi atdurtos, viņi varbūt tā nenoreaģētu, bet tāds bars, kā tur iet, viņi tā kā vilciens aiziet pāri, un tas viņiem nav šķērslis. Un nebūsim naivi pie lielgabaliem un citiem dažāda veida šiem preventīviem pasākumiem. Dzīvnieki adaptējās ļoti ātri, un tas efekts ir tikai pāris dienas vai respektīvi īslaicīgs. Tāpēc vispirms būtu jānodrošina optimāls blīvums, un tad mēs varam jau varbūt ar šiem preventīviem pasākumiem arī mazināt postījumus. Postījumu ievadīšanu metnī, jā, to es jau teicu, tātad aicinu pēc iespējas vairāk, lai mums šī datu bāze arī attiecīgi krājās. Paldies, tātad, kā Linda teica, jā, jautājumi. Es ļoti gribētu palūgt, ka varētu tomēr par vilkiem no jūsu skatu punktu, jo mēs vairāk runāsim par aitām. Tātad, par vilkiem mēs redzam, uzbrukumu skaits pieaug, un tas, kas šeit ir attēlots, tātad augšējais grafiks ir populācijas blīvums. Mums ir ap 100 000 aitām visu laiku bija. Viņas samazinās, bet postījumu skaits pieaug. 22. gadā 275 ir nogalināti dzīvnieki, ievainoti 107 un pazuduši 115. Bet es īsti neņemos, man nebija laikam vairāk slaidi, jā, tās korelācijas, jo piešķirtais dzīvnieku nomedīto vilku skaits, ja nemaldos, viņš svārstījās 280 un šobrīd ir 300. Ja? Tas palicis stacionārs, bet postījumu skaits ir pieaudzis un jautājums, vai pirms tam visi nepieteica postījumus, vai arī šobrīd, es nevaru jums atbildēt, kāpēc, bet izejot no šiem grafikiem, es skaidri saprotu, ka tas vilku uzbrukumu skaits, viņš nesamazināsies, vai arī viņi ir izdomājuši vai atraduši iespēju tikt ātrāk un efektīvāk pie barības, bet tā ir problēma, jo aitkopības nozare mums ir ļoti svarīga. Varētu stundu stāstīt, kāpēc, dēļ ilgadīgiem zālējiem lauksaimniecībā, kas mums ir jāsaglabā, un tāpēc mums vajag zālēdājus, un aitas ir viena no tiem, kas to spēja nodrošināt. Tā kā attiecībā uz vilku populāciju mums ir gana daudz izaicinājumu, kā ar to tikt galā. Jā, paldies! Pirms tu ej prom, man vēl viens tavs skatījums, pirms mēs sākam diskusiju, bet pie šīs tēmas ir par to, ka vai tu redzi vispār kaut kādu iespēju, ka mēs saglabājam, piemēram, esošo dzīvnieku skaitu un spējam arī nodrošināt efektīvu saimniekošanu tavā, vai ir vienīgais risinājums ir samazināt skaitu? Nē, es jau vairākus gadus liecos to, ka dzīvnieku blīvums konkrētā vietā ir mednieka un uzņēmēja, mežsaimnieka vai lauksaimnieka attiecības. Viņiem ir jāļauj savā starpā vienoties par attiecīgā vietā pieļaujamo blīvumu, jo gan mežsaimniecībā, gan lauksaimniecībā tu jau vari dažādās veidos nopelnīt naudu. Tu vari arī uzturēt šo lielo blīvumu, rīkot komercmedības, piesaistīt šādā veidā finansējumu. Vai vēl radikālākais veids ir tas, kas ir Rietuma Eiropā, kur mednieki vienkārši kompensē materiālo zaudējumus, kas rodās dzīvnieku postījuma rezultātā.
Un tur lauksaimnieks vai mežsaimnieks, viņš vienkārši saņem šos ienākumus vai pārdodot produkciju, vai mednieks viņam samaksā. Bet es saku, bet tām ir jābūt attiecībām starp mednieku un uzņēmēju šajā vidē, kas vienojās par blīvumu. Jo es tajā redzu milzīgu problēmu. Valsts nosaka nomedīšanas apjomu, bet jāmaksā būtu tā kā medniekam. Nu, kā viņš var efektīvi kontrolēt dzīvnieku skaitu, ja ir kaut kādi ierobežojumi? Kā tu redzi risinājumu šai problēmai? Jā, tad mums ir, mēs joprojām gribam uzturēt šo pārvaldības sistēmu, kur kopš 10. gada, vēl pat ātrāk, tā bija valsts politika, kas bija vērsta uz to, lai dzīvnieku blīvumu un populāciju palielinātu. Tā bija valsts politika, kurai arī šodien jānes atbildība par to, ko viņi šajā laikā ir sastrādājuši. Un nākotnes valsts meža dienesta funkcija būtu tikai un vienīgi monitorēt, vai kāda no šīm sugām nesasniedz kritiski zemāko pieļaujamo līmeni, respektīvi, lai pēdējais dzīvnieks Latvijas teritorijā netiktu nomedīts un pārējo atstāt mednieku un uzņēmēju regulācijai. Paldies! Jautājumus pēc tam diskusijas laikā, es domāju, mēs varēsim vēl apspriest.